Now you know. Yes! Sunīķi jau. Nē. Jau ir 4. mēnesis, kopš zinu, ka esmu stāvoklī, un lai arī šeit padalījos ar to pavisam nesen, savai ģimenei un draugiem mēs paziņojām jau krietnu laiciņu atpakaļ, un es gribēju padalīties ar šiem mums tik ļoti īpašajiem kadriem un momentiem, kā mūsu ģimene un draugi uzzina par mūsu jaunumiem. Pirmā, kam es pastāstīju, bija mana mamma. Viņa uzzināja, man liekas, kādas tikai 3 dienas pēc mums pašiem, jo viņa jau zināja, ka mēs kādu laiciņu mēģinām tikt pie bērniņa, un es ļoti gribēju viņai ātrāk paziņot šos skaistos jaunumus, un gribēju arī, lai tas notiek skaistā vietā vai skaistā atmosfērā. Tāpēc mēs ar vīru izdomājām aizvest viņu uz Rundāles pili, tādā nelielā ekskursijā apskatīt rožu dārzu, un mēs ar manu mammu diezgan bieži braucam dažādos stādaudzētavas izbraucienos, kur apmeklējam stādaudzētavas vai citas kādas puķu apskates vietas, tāpēc arī viņai man šķiet tas nelikās nekas aizdomīgs, nekas jauns, vienkārši kā forši pavadīta brīvdiena. Un jā, mēs devāmies uz Rundāles pili un atradām kādu ļoti skaistu vietu, kur viņai to arī pateikt ar pili fonā. Un man liekas, ka pats moments bija ļoti mīļš un īpašs. Tajā brīdī, kad Roberts viņai paziņoja, ka esmu stāvoklī, manā galvā likās, ka paiet kādas 10 minūtes, kamēr viņa šos vārdus sadzird un saprot, bet patiesībā tas bija tikai dažas sekundes, bet jā, man liekas, ka bija ļoti mīļi. Un pēc tam mums abām vajadzēja kādu soliņu, kur apsēsties ar trīcošām kājām, taču jā, tas bija tiešām ļoti skaists moments, un tagad ielikšu nelielu klipiņu. Šodien ir 28. jūnijas, un mēs dodamies ekskursijā uz Rundāles pili. Un es izdomāju, ka šodien arī būs tā diena, kad es paziņošu mammai jaunumus. Šorīt no rīta arī uztaisīju vēl vienu testu, un viņš jau ir stipri tumšāks. Tā kā es nevaru sagaidīt, ka varēšu viņai pateikt, un jā, drīz dodamies ceļā. 1, 2, sierž! 1, 2, Alisa ir stāvoklī! Zaļinieku, ja? Stādaudzētavu. Nopirksim pīlādu. Kā tu jūties, man teica, Tas pozitīvi esmu jūtam. Jā, mēs izdomājam nopirkt pīlādzi, jo mēs jau sen gribam pie ārdurvīm, pie sētas pildu pīlādzi pret ļauniem gariem. Protams, bija arī vairāk ģimenes locekļi un draugi vai radi, kuru reakcijas mēs nenofilmējām, tāpēc, ka vai nu cilvēki paši nevēlas būt internetā un tikt filmēti, kas ir pilnībā saprotams, vai arī paziņojām viņiem publiskā vietā un īsti nebija tādas iespējas nofilmēt, bet daži šie video gan mums ir sanākuši un man ļoti liels prieks uz tiem atskatīties. Vēl vieni no pirmajiem, kas uzzināja, bija arī Roberta vecāki, protams, un nezinu patiesībā, vai viņi zina, ka nolikta bija kamera, bet es maliņā noliku savu GoPro kameru, un tas, kā mēs izdomājām viņiem pateikt, ir pie leduskapja pielikām sonogrāfijas bildi, un lai nekas nebūtu jāsaka, ļāvām viņiem pašiem to ieraudzīt. Un man liekas, ka Roberta mammas reakcija bija ļoti mīļa un patiesa, jo man šķiet, ka viņa patiešām bija ļoti pārsteigta šo bildīti ieraugot. Čau! Paldies! Bet vienai ieliec iešā ūdeniņā, jo... Vai. Kāds te klusums? Kā tu piedāvāt? Nē, pagaidām, nē. Vai!
iepazīties ar mūsu 5. ģimenes locekli. Tēvs! Nemaz pat teikt nevajadzēja, ja? Nu tāda bija doma. Ko? Pasties! Yes! Cik forši! Kad visiem vecākiem bijām paziņojuši, nākamās, kas uzzināja, bija gan manas, gan Roberta māsas. Roberta vecākās māsas reakcija gan nesanāca nofilmēt, jo mēs bijām publiskā vietā, taču pārējās māsas man sanāca iemūžināt. Adriantam būs brālis vai māsīca? Nopietni! Cik forši! Tu ar saviem bērniem, mēs ar saviem. Nē! Ko tu stāsti? Ak, Dievs! Tas ir pregnant! Oh, wow, congratulations! No way! Ak, Dievs! Sveicu! 1, 2, 3. 1, 2. Alise ir stāvoklī. Un Roberts nesen bija aizbraucis arī pie savas omītes un pateica viņai klusībā uzliekot arī kameriņu, un man liekas, ka šis video ir tik ļoti mīļš un sirsnīgs, ka es iekļaušu pavisam nelielu klipiņu arī no tā. Omīt, man arī jaunumi mājās ir. Nu, Būs ģimenes pieaugums. kas tev ir? Sunīts jau? Nē, Alise tāpēc nav šeit, tāpēc, ka viņai ir slikta dūšiņa ir. Oho, tad ir labi. Nu jā. Sirdsmiers, Omī. Jā, 10. nedēļa Alise jau ir. 2 mēneši, jā. Nu, dekti labi, tad vismaz būs kas skraida pa Nu, māju. protams, tā kā Alise gribēja arī būt šeit, bet nu viņai tie garie ceļi nav baigi patīkami tagad. Nu, duši. Kad ģimene un radinieki bija uzzinājuši, bija laiks pateikt arī draugiem. Un, lai arī lielāko daļu draugu reakcijas mēs nenofilmējām, es nofilmēju reakcijas savām 2 labākajām draudzenēm. Un patiesībā tas bija ļoti smieklīgs stāsts, jo pirms tam es kaut kur jau minēju, šķiet, ka mums bija ieplānots meiteņu ikgadējais pasākums, kurš mums notiek reizi vai 2 reizes gadā, un šo bijām ieplānojuši jau pirms es zināju, ka esmu vai būšu stāvoklī. Taču, kad pasākums pienāca, es jau zināju, ka esmu stāvoklī, un es sapratu, ka ir nedaudz par ātru, lai draudzenes uzzinātu, tāpēc man nāksies šajā vakarā mazliet pietēlot. Ar bārmeni sarunāju, ka man dos bezalkoholiskos kokteļus, vai drīzāk es vienkārši pirku bezalkoholiskos kokteļus, un cerēju, ka meitenes neko neuzķers. Pēc tam vēlāk arī izdomāju, ka būšu šoferis un braukšu mājās, nedzeršu vispār, tā kā likās, ka nebūs problēmas šo te vakaru mazliet pietēlot. Bet viss nebija tik vienkārši, jo notika kāds ļoti smieklīgs atgadījums, kad bārmenis man bija uztaisījis bezalkoholisko kokteili, un vienā brīdī viņš atnes vēl vienu kokteili un pasaka, ka iepriekšējiem bija kaut ko sajaucis. Un man likās, ka gan šis ir brīdis, kad visas draudzenes sapratīs, un man ir jāiet noskaidrot, kas tajā kokteilī bija sajaukts, jo varbūt viņš tomēr bija uztaisījis kokteili ar alkoholu. Un, kad es aizgāju viņam pajautāt, viņš atbildēja, ka vienkārši bija sajaucis kaut kāds mojito lapas, kas man likās mazliet nesaprotami, bet es izlēmu to pirmo kokteili atstāt viņam, lai kāda no meitenēm neizdomā to paņemt sev, un tādā veidā nesaprot, ka tas ir bezalkoholiskais. Tajā brīdī, kad es atnācu atpakaļ pie meitenēm, kāds man pajautāja, kāpēc es atstāju kokteili, un es atbildēju, ka es jau nezinu, kas tur bija ieliets kaut kas cits, tāpēc negribēju riskēt. Un saruna beidzās, šķita, ka neviens neko neuzķēra. Un tad pirmā no draudzenēm, kurai es pateicu, bija Ella. Un man liekas, ka tas bija ļoti tāds sirsnīgs un mīļš moments, un es ļoti priecājos, ka viņa šajā vakarā nebija neko sapratusi, jo man sanāca viņu arī pārsteigt. Mums pievienojās vēl viens ģimenes loceklis.
ar kaut ko mēnešu. Tad tāpēc tu nedzēri. Man jau likās, kāpēc tu nedzēri tajā pasākumā? Bet es negribēju neko teikt. Now you know! Taču pēc Ellas nāca Ilva, kurai es vēlējos pateikt, protams, arī dzīvē. Un satiekoties, nevis es pārsteidzu viņu, bet viņa pārsteidza mani. Tāpēc es ielikšu klipu, lai varat noskatīties. Un es tev gribēju pastāstīt, ka mūsu pastaigai ievienojās. Es zināju, es godāt zināju. Es zinu jau kāds 3 nedēļas. Es tev zināju, kas šitais. Es tev domāju, Jana. Saulīta. Kāpēc ikšana ir mīļa ārprāt? Es tā par jums priecājos. Ārprāt. Bet es zināju, es tev pateikšu, kā man tas atnāca. Es tad, kad es to sapratu. Jā. Es sēdēju, un tas nebija balītē. Tas bija tā, ka balītē es domāju, ka nedzēru. Tad es sēdēju vienkārši mājā. Klausies. Es sēdēju mājās, un man atnāk atmiņa, kur viesmīlis atnāk, iedod kaut kas nepareizais. Tajā brīdī man tāds, viss, un man bija tāds, bet es tev neko nerakstīju, domāju, tu pateiksi, tā, ka tu gribēji. Un jā, izrādās, ka Ilva bija sapratusi jau kopš balītes, ka esam stāvoklī tieši šī te bārmeņa rīcības dēļ, jo viņa, kā viņa pati teica, viņa nesaprata to tajā vakarā, bet pāris dienas vēlāk viņai vienkārši tā kā pieleca, ka tas, kas tur notika, bija aizdomīgi. Parasti es tā varbūt neuzvedos, vai es nezinu, kas tieši nodeva, bet jā, viņa saprata, ka tajā vakarā visdrīzāk dzēra bezalkoholiskos kokteļus, kā arī viņai likās aizdomīgi, ka esmu pazudusi no Instagrama, un viņa zina, ka, protams, pirmajos mēnešos diezgan daudzi ir tādi privātāki, klusāki, īpaši tāpēc, ka varbūt nav spēka vai slikta dūša. Manā gadījumā tie bija abi. Katrā ziņā viņa kā detektīvs jau bija visu sapratusi un zināja vēl krietni pirms es viņai pagūvu to pateikt. Bet man liekas, ka tas tik un tā ir ļoti mīļi un sirsnīgi, ka viņa visu šo laiku cietās un nemaz man nejautāja, bet sagaidīja brīdi, kad es pati nolēmu pateikt un kaut kādā ziņā pārsteidz tajā brīdī mani. Šādi tad bija tie īpašie momenti, kā mēs paziņojām lielos jaunumus saviem mīļajiem un tuvajiem. Un manā sirdī šis vienmēr paliks kā ļoti, ļoti īpašs, un es ļoti priecājos, ka ir šie te video, uz ko atskatīties. Un es ceru, ka arī jums bija interesanti. Un šomēnes mums būs vēl kāds ļoti, ļoti īpašs mirklis, kad uzzināsim, kas tad īsti ir manā vēderā, jeb uzzināsim savu bērniņu dzimumu. Plānojam arī nelielu pasākumu ar saviem mīļajiem, un es noteikti domāju to filmēt, tāpēc noteikti gaidiet arī šo video un tiekamies jau pavisam drīz. Čau!